Saustīts, un līdz ar to mēs varam arī sākt sezonu. Pirmais pistolu rauns Datex e-sporta virslīgā. Pirmā spēle Havens pret Lūšiem. Havens sāk no CT-saida, Lūši sāk no T-saida. Tieši tā, kā es arī vēlējos, Vipskijs iepriekšos meinu, izdara pirmo šāvienu, bet netāpa pretiniekam. Bet Kenis šeit duelēm pistolītam ienāk iekšā, dabūs spēlētāju. Tagad jau Keipers cīnīsies par to, lai notreidot savu komandas biedru, bet tas neizdodas. Vipskijs ar Keni turpina pušot uz priekšu. Šāvieni no Keipera lido uz Havens komandas spēlētāju virzienā. Izdara pāris damage. Bet baigi neko neietekmē. Tagad jau Čipāns ir gatavs iziet uz B ārā. Janks viņam jau ir mugurā. Janks nošauj Čipānu, kā viņš met visu utility ārā. Mačīs nāk no rampas ārā. Vai viņš sagaidīs longā spēlētāju? Viņš sagaida nošauj viņu, bet Janks uzreiz notreidos. Keipers notreidos spēlētāju midā, dabūs Keni. Tagad Benčiks ar Keiperu palikuši 2-3 situācija ar 55 sekundēm raundā. Vai tas būs iespējams, vai Benčiks ar Keiperu spēs atklāt pirmo raundu ar uzvaru šajā sezonā, vai tomēr Havenem izdosies veiksmīgi atsargāt šo uzbrukumu? Keipers lēnām uzšiftojas jau uz saiti, bet Vipskijs šeit ierauga Benčiksu. Benčiks šaudoties dodās uz priekšu. Kenis nāks, es atvainojos nevis Kenis, bet Vipskijs šeit dabūs jau killu. Benčiks dabūs pirmo, pagriežās uz donutu, mēģina nošaut otru. Gandrīz dabūs otru spēlētāju, bet Janks tikmēr dabūs Benčiksu un Haveni ar pirmo raundu un duelējām pistolēm uzvar. Nu, izklausās, ka īstenībā tas nebija ūdens, Kārli, ko tiedzēr. Man liekas, tā bija Cidonija Duna. Tu ar tādu enerģiju nokomentēji šo pirmo raundu un vienkārši es visu laiku smaidīju. Nu, super. Haveni, starp citu, varbūt tiem cilvēkiem, kas pieslēdzās pirmo reizi, vajag iedot kaut kādu mazāku kontekstu par šīm abām komandām. Haveni, nu, mēs jau vakar izcēlām, Kārli, ar tevi, cik viņi ir labā formā. Viņi pievienoja starpsezonā Keni no komandas Garāža, un šobrīd viņi starptautiskajās līgās no visām Latvijas komandām ir visaugstāk. Īsie mainā playoffos. Savukārt Lūši, tas ir vairāk tāds satura izveides kolektīvs, dažreiz aizvada treniņus, bet nevar saprast. Tādi nopietni, nenopietni džeki, bet šauj viņi labi. Rujienas labākais Dīgls, labākais spēlētājs Madonā. Tā kā interesanti kolektīvi. Bet favorīti ir Haveni. Starp citu, sāk arī CT-saidā ļoti CT-saidā kārtē. Vismaz pēdējos mēnešos. Šeit arī Kenis jaunākais pievedums komandā ar labu holdu ar Famasu. Viņu bieži, starp citu, neredzam multikills no Famasa. Šķiet, ka daudzi spēlētāji vispār par Famasa eksistenci ir aizmirsuši, bet lūk arī Famas darbībā. Havens 2-0 sākums, tas ir tieši tas, ko favorītam vajag. Taču Lūši, redzam, pirmais bairauns izvēlās spēlēt ar 5 kalašiem. Nu, pastīsimies, ko tad Keipers, Čipāns un Benčiks trietā dodās uz B pusi. Kārli, tas varētu būt kaut kāds ātrais rauns vai defaultiņš? Es domāju, tāds defaultiņš mēģinās Keivā tūlīt tikt iekšā. Čipāns jau arī šifto klāt. Midā 2 citi spēlētāji cīnās par attiecīgo vietu, lai iegūtu informāciju, bet šeit jau Vipskijs iepušo rampā iekšā, viņš uzzina informāciju par 2 spēlētājiem, bet nezinu to, ka tur vēl 3. slēpjās. Varbūt padomā, ka tas būs 1 no 2, nevis 3 spēlētāji, bet šeit viņi nomalijoti nost. Benčiks ar Čipānu. Jā, nu, abas komandas ir nedaudz dabūjušas pa pirkstiem, tā teikt, raunda sākumā, apmainījušās ar granātu tādu damage. Savukārt, nu, Lūšiem nedaudz tomēr lielāks šis HP mīnusiņš, redzam Čipāns uz 78 dzīvības punktiem. Šeit Jānis, Jaunpils labākais spēlētājs tiekās B saitā, redzēja aptuveno situāciju, kas tur ir. Vipskijs, starp citu, Keivā arī caur dūmiem dabū pa knaģiem, un starp citu, jā, Vitrāšs MP9, Vipskijs MP9, īstās, ka komanda Lūši atstāja lurku midā un fokusēsies uz šo te B saitu. Mačīs mēģina uztaisīt prešeru midā, pašaudās pa smoku, šeit Vitrāšs ar low HP atrod Keiperu, dabū vēl vienu, bet šeit Vipskijs, manuprāt, negaidīs. No kurienes pēkšņi Lūši ar 3 kiliem? Lūšiem iespējams pirmais rauns, nu viņiem vajag aizķerties jau spēles sākumā, savādāk Haveni var ieskrieties. Šeit labu pīku atrod Jānis,
Proksijs un Jānka zinām, ka labs duets. Abi spēlējuši arī Šveices līgā. Un šeit Proksijs 1-2. Liepājs viens no karstākajiem talantiem. Nomaina ieroci uz kalašu. Proksijiem 1-3 klačs. Nu jau 1-2. Šeit atrod viņš vēl vienu. Un Čīpāns komandas kapteinis mēģinās atrast taimingu. Un tas ir Čīpāns Ralfs. Lūdzu, Lūši ir spēlē. Nebūs šeit savu uzvara Haveniem, Kārli. Nebūs gan, jo Čīpāns komandas līderis ar pirmiem 2 kiliem šajā spēlē parūpējās par uzvarētu raundu. Es domāju, tagad viņi var doties pilnā jaudā uz priekšu, sagraut pretinieku ekonomiju, jo, kā jau zinām, CT pusē ir grūtāk to ekonomisko situāciju noturēt līdzenu, lai varētu kārtīgi sapirkt ieroči. Bet šeit Proksijs ar smoku vidā met, pamot cauri, bet Mačīs iznāks virs šī dueļa ar kilu. Un tagad jau arī ieskries Karlos vienkārši ar Mach 10 caur smoku iegūs kilu. Mačīs iegūs vēl vienu, Keinis ar Vipskiju palikuši 2-4 situācijā, bet nekas nav zaudēts, jo Keinim šeit ir iespēja iegūt vairākus kilus. Bet tur Karlos izpīkos īstajā laikā, īstajā brīdī, kad vajadzēja. Iegūs vienu kilu, Vipskijs šeit ar 2. Vēl jāprūpēs par 2 pēdējā minūtē 20, lai uzvarētu raundu. Vai viņam tas būs iespējams, jo 4 kili jau šajā spēlē ir 2 kili šajā raundā. Vai viņš varētu izklučot 1-4 situāciju? Risinājums šajā raundā varētu būt tieši Vipskijas smokes. Redzam, ka Vipskijam ir būtībā gan granāte, gan flash, gan smokes. Ja viņš dabū pirmo, Keipers 1-1, bet Keiperam leņķa uzmet smoke uz bumbas. Ko darīs Keipers? Vipskijs pret Keiperu. Dievs, Vipskijs gan 1-4 klačs uzvarēja. Keipers tomēr bija ātrāks un neizmantoja pat savas granātas. Bet tas bija pārāk tuvu, Kārli, man tā liekas. Bet Haveniem eko. Nu, tas bija tas, ko es jau teicu iepriekšējā raunda sākumā, ka viņam tagad bija jādodās pilnā jaudā uz priekšu, jāsagrab pretinieka ekonomiskā situācija, ko arī viņi izdarīja, noliekot Havens eko raunda situācijā. Un tagad Lūšiem ir iespēja izvirzīties vadībā pirmo reizi šajā spēlē un varbūt pēdējo, lai tiktu līdz uzvarētai spēlē. Jā, nu redzam, ka komanda Lūši tur flangus, gan tādu meina pušu, gan banāna pušu. Un šeit arī mēģina Haveni izrauties. Redzam, ka B rampā noteikti tāds mazais actions, bet izskatās, ka komanda Lūši varētu vienkārši ieiet šajā B saitā ar tādu klasisko execute, ar smokiem pa labi un pa kreisi. Tiek gatavota tāda vienkāršā taktika, kuru apturēt, starp citu, ir diezgan grūti. Pat ar pistolēm, pat ar spēcīgajām pistolēm. Vīpskijs iepriekšējā raunda gandrīz vai varonis gandrīz pārliecina Čipāna galvu. Proksijs ar uzpu aizķer šo to, bet ne līdz galam. Un šeit arī Jānis nedaudz gribēja izrauties tā pa kluso, bet nesanāca. Komanda Lūši izdzīvo 5. Tas ir tieši tas, kas ir vajadzīgs viņu ekonomikai, tīpaši best of 1 spēlē. Atgādinu, ka visas spēles regulārajā sezonā notiek pēc best of 1 principa. Un kopā, kas tad mums notiek, tās ir 7 nedēļas regulārajā sezonā, un tad labākais trīnieks tiekās jau kvalificējās izslēgšanas spēlēm, kuras tad jau būs klātienē. Viss šis notiek pagaidām tiešsaistē, bet, latviešu komandas ir izsalkušas. Noteikti ir izsalkušas. Latvijas līmenis konstruē kā ceļās ar katru šādu sacensību sezonu. Visam noteikti šeit Jānka. Ar MP9 paskatījās, kas notiek midā, un Mačīs Madonas starplayers mēģina iziet ar kalašu midā, atsmoko redrūmu. Kārli, pastāst man tālāk, kas tur notiek. Vīpskijs izskatās šeit ļoti agresīvi, grib nospēlēt rampā, to arī šobrīd dara lēnām, agresīvi spēlē. Benčiks gaida šajā leņķī, ka kāds pušos, bet Vīpskijs būs precīzāks šajā duelī. Būs precīzs arī pret Keiperi, iegūstot 2 kilus un atkāpjoties. Keinis īstajā brīdī izpīkos Karlosu, iegūstot jau 3. kilu šajā raundā. Priekš savas komandas. Keinis grib tālāk cīnīties par Čipānu. Keinis uzvarēs šo dueli. Tieši tāpat kā Vīpskijs uzvarēja 2 dueļus rampā. Tagad Mačīs palicis 1-5 situācijā, 50 sekundes raundā. Diezko ātri šie raundi tiek izspēlēti starp šīm abām komandām, bet šeit Mačīs neīstajā brīdī paskatās prom un Vitrāži iegūs pēdējo kilu šajā raundā, kas nozīmē 3-3 rezultāts izlīdzināts, un mēs dodamies iekšā 7. raundā. Bet Sandi, kāpēc tu pieminēji, ka 3 komandas kvalificēs uz fināla turnīru? Kur tad 4?
Jā, Kārli, tā ir viena no izmaiņām. Ļoti labs jautājums. Tā ir viena no izmaiņām, kuru mēs ieguvām pēc kvalitātes anketas, tādas analīzes. Sapratām, ka komandas, ka vajag kaut kā palutināt arī 5. 6. komandu, respektīvi tabulas tādu vidu. Starp citu, Vītrāžu labi atrod Karlosu. Ķiršakmens kungs gribēja izskait midā, bet nesenāk. Tūlīt, pastāstīšu, Kārli. Man tikai vajag pabaudīt nedaudz Vipskiem multikilus. Vipskijs jau kuro raundu gan arī dabū 2. kilu, bet ne līdz galam. Šeit absolūta kontrola pār leinu, pār midu, pār visu B pusē ir komandai Havets. Un kamēr tāda garlaicīgā raunda puse šeit arī ieslēgsies, visticamāk būs holdošana, varbūt arī nē. Klausies, nē. Keipers noķer labu taimingu, Jānka viņu pamana. Jānka, ak, Dievs, caur sienu, caur šīm te koka dēļiem dabū viņš Keiperu un komandas IGLs un Sniperis. Ralfs Čīpāns ir palicis pēdējais, uztraucās par muguru. Jā, Kārli, šis ir, kamēr Čīpāns plunčājās šajā džungļu ūdenī, es domāju, ir labs laiciņš, lai es tev paskaidrotu, un arī skatītājiem. Respektīvi, mēs pēc pirmās sezonas uztaisījām kvalitātes anketas, kuras nosūtījām komandām. Tur bija dažādi jautājumi, kā viņi novērtē mūsu darbu, kā viņiem patīk ideja, ko uzlabot UTT. Un komandas teica, ka būtu forši kaut kā saglabāt tomēr tām vidus tabulas komandām arī izredzes kvalificēties izslēgšanas spēlēm. Un mēs pieņemām tādu ideju, ka pirmās 3 komandas tiek uz play-offiem uzreiz pēc 7 nedēļām. 4., 5. un 6. komanda savukārt. Viņas izspēlēja tādu mazu tādu par vienu slotu mazo turnīriņu, kur tāda viena komanda tiek uz izslēgšanas spēlēm, tātad aizņem šo 4. vietu, kas bija brīva, un savukārt 7. komanda paliek līgā, 8. krīt divīziju zemāk, uz 1. divīziju. Tātad kaut kā tā, cerams, ka nepastāstīju pārāk sarežģīti, jo es te visai skatījos, kas notiek radarā. Pēkšņi Lūši ir iegājušā saitā, tuvākais spēlētājs Kenis un Vītrāžs. Vītrāžs krīt no benčika Dīgla. Šeit Havenis saspiež saitu, 2-3 situācija. Karlos Ķiršakmens kungs mēģina atrast kaut kādu labu taimingu. Ķiršakmens dabū! 2-2 situācija. Keipers ar labāko Dīglu Latvijā. Vīnskijs pēc Keiperu. Kurš kuru Vīnskijs? Un tas ir Vitālijs no Liepājas. Tas ir Klačiņš. 5-3. Kārli, kaut kā tā vajag iedzert Dunu, man liekas. Jā, iedzer noteikti. Dunu atpūtina savus balss saites, bet tas, ko es gribēju teikt, ka Vīnskijs atriebās par iepriekšējo klāču. Viņam neizdevās tas 1-4, bet izdevās tagad jau 1-1 izspēlēt un uzvarēt pret to pašu Keiperu. Tā kā šobrīd dueļos tādās klaču situācijās viņi ir 1-1. Redzēsim, varbūt vēl kāda situācija izveidosies starp viņiem, kurā te varēsim noskaidrot, kurš tad ir labāk šajos dueļos, jo šoreiz Keipers bija ar vājāku ieroci savās rokās, lai gan beigās jau Vipskijs viņu nošāva ar OSPS, tā kā varēja pat būt vienlīdzīgi. Starp citu, Kārli, es tev atsūtīšu linku Twitch chatā, kur ir īpašās cenas Zovī monitoriem. Ja kāds no jums, mīļie skatītāji, domā, ka es varētu būt labāks par šīm abām komandām, tad jums noteikti ir vajadzīgs e-sport monitors. Un to droši varat iegādāties Datex veikalā, tātad Zovī zīmola. Zovī monitori ir zināmi, kā tādi tiešām e-sporta monitori, ļoti labi tos izmanto lielākā daļa komandu, un arī turnīru, un Datex ir lielākais specializētais datortehnikas veikals Latvijā. Starp citu, tā, ka jums vajag krūtu kompīti, dodieties arī uz Datex. Un starp citu, Datex arī ģenerāls sponsors. Tā kā liels paldies Datexam jau 2. sezonu pēc kārtas. Starp citu, Kārli, tā Duna bija ļoti garšīga. Man atkal ir Enerģija Čīpāns, mūsu Aviks un IGLs holdo B durvis, man tā izskatās, ja? Nu jā, bet šobrīd gaida to Vipskiju, kurš vienmēr tur pušo. Janks arī tur ir tūmā, gatavs tātad savam komandas biedram palīdzēt. Es domāju, viņam tas arī tūlīt pat izdosies. Jo tūlīt ārā dodas Keipers, kurš būs pirmo kontaktu. Smogs izlido, novloķē Janks skatījumu, bet viņš tāpat dabūs 1 kilu. Vipskijs arī dabūs 1. Čipāns atriepsies par savu komandas biedru nogalinot Vipskiju. Marčīs dabūs ar Janksu, abi divi atriebās kārtīgi saviem komandas biedriem. Bet šeit neveiksmīgs sprejs no Vītrāžas gandrīz
varēja šeit iedurt mugurā, tā teikt, pretiniekiem ne burtiski ar nāzi, bet nošaujot divus spēlētājus, kad nezinu par viņa vietu, bet šeit jau iegūst Proxijs savu kilu. Tagad kopā ar Kenny jādodās 2-2 situācijā. Čipāns šeit ienāca ļoti klusi šortā, dabūs Proxiju, un tagad viens pats Kennis, 9 lodes pielādētas, uztapos uz bumbas, molotovs virsū uzmests. Kennis tagad pušo nost Karlosu. Karlos paslēpies tur lodziņā ir un dabūs šo te dueli, uzvarot 4. raundu savai komandai. 4-5, nu ir palikuši vien 3 raundi šajā halfā. Un jānoskaidro, kuri tad uzvarēs pirmo halfu vai arī būs neizšķirts. Jā, ideāli. Ideāli. Man patīk tas, ka Lūši ir atpakaļ spēlē. Uzreiz šādi te Čipāna kili mačie, multikils. Tad citu mačīs labi izglāba arī Čipānu. Tas uzreiz atgriež viņus spēlē. Haveniem potenciāli pat rauns. Nu, tāds uz halfu. Ja Lūšiem šo izdodās uzvarēt, tad turpat arī ir 6. Bet Vipskijs viņam vienkārši pasties tāda konfidence. Viņš visu laiku pušo šo te B rampu un neapstājas, bet Čipāns un Keipers viņus soda. Kaut kā par agresīvu šķiet spēlē Haveni varbūt. Un Proxijs. Proxijs. Liepainieks. Šeit arī, starp citu, Kenis ir uzpašojis savai. Viņu gaida. Nu, kur kils? Jā, tas ir Karlos. Un viens pats Proxijs. It kā viņš spēlē vienmēr midu. Zinām, ka Vipskijs un Janka figurē vienmēr cītīsaidā Haveniem tieši B saitā, un Proxijs ir kaut kur midas spēlētājs. Lūši nesteidzās. Lūši lēnītēm kopā iztīra šo te B saitu. Proxijiem, principā, tuvs kontakts ar B durvis spēlētāju, un tas ir Karlos! Tukums satiek Liepāju. Šajā raundā tukums bija pārāks. 5-5. Havens visticamāk Eko. Vipskijs uzreiz nopērks dīglu. Starp citu, Vipskiem 11-6. Tāda 11 kili 6 nāvis. Pastāst man par citiem līderiem, Kārli. Varbūt pretinieku komandā. Nu, es domāju, ka pretiniekos ir izteikti noteikti Karlos kopā ar Mači un Čipānu, bet šeit jau vitrāži ar fantastisku šāviens benčiks. Čipāns uzreiz atrieps viņu. Nu, tas Čipāns, par ko es ierunājos, tagad jau atriep savus komandas biedrus un dodās iekšā A saitā, bet visi pārējie Havens spēlētāji uz B šobrīd dodas iekšā, izpušoja rampu, izpušoja Keivu, meklē pretinieks tūmā, bet Keipers tur diezgan patālu. Viņš ir tuvākais spēlētājs. Tagad jau Janks dosies iekšā donatā, kur ir Mačijs, kas viņu sagaidīs. Vipskijs gaida, kad vidū kāds ies paskatīties, vai tur neatrodas kāds, bet ne šoreiz. Kenis jau ir mugurā. Kenis te nevienu neatradīs. Bet, ja viņš tur turpinās iet uz priekšu, viņš sagaidīs 3 spēlētāji. Viņš savā AK-47 un dosies prom, ko kājas nes. Tikai tāpēc, lai saglabātu šo ieroci pēdējiem raundam, nākamajam raundam. Karlos šeit ar 11. kilu spēlē, iegūst Vipskiju. Proxijs joprojām gaida, ka kāds viņu tomēr nopušos, un viņš varēs iegūt ieroci savās rokās. Bet Proxij, tu šoreiz, diemžēl, paliks tikai ar dīglu. 6. rauns Lūšiem. Vai Lūši izraus vadību pirmās puses beigās, vai tomēr būs izlīdzinās rezultāts, un Havens iegūs 6. raundu? Jā, nu, Lūšiem nav ko zaudēt. Viņi zina, ka viņi spēlē pēc tādu kā nosacīti favorītu. Haveniem varbūt pat ir tāds mazais prešeriņš. Kaut kāds jau no tā Lūši ir asobē! Lūši ir asobē! Kas te notiek? Vipskijs Vitālijs no Liepājas dabū pirmo, gandrīz dabū otro. Lūši jau ir iegājuši bez saitā. Ak, Dievs, kas pa haipu? Molotovs zītījā. Molotovs longā. Karlos uzvar dueli. Šeit vispār izraujās Kenis kaut kā dabū 2-2 situācija. Mačijs un Keipers pret vitrāžu Janku. Kārli, ko? Kā viņi vienkārši pieņēma lēmumu ierašot B šādā raundā? Ārprāts, ko dara IGL Čipāns? Oh my god! Oh my god! Jā, no vitrāžu Janka. Beigās tas bija pārhaipots rauns, tur bija crazy vienā brīdī. Bet Lūši zaudēja pistoles, zaudēja nākamo raundu, bet ir ar 6 tāpatās. Tas ir diezgan labs halfs, Kārli, man tā liekas. Es domāju, jā, 6-6 tas ir negaidīts priekš manis.
Tāpēc es gaidīju, ka būs tomēr tāda attālāka spēle. Ka tomēr abas komandas, ka tomēr Havens būs vairāk priekšā nekā Lūši. Bet Lūši šobrīd ir izlīdzinājuši rezultātu pirmajā pusē. Jāskatās, vai viņi otrajā pusē spēs to noturēt tieši to pašu, vai pat nozagt vēl kādu raundu Haveniem. Tagad jāskatās galvenais ar to, ko Haveni ir sagatavojuši šajā uzbrukošajā pusē. Janks šeit parāda to, ka viņš tur ir, bet izskatās, ka tas būs B. Tagad dodas iekšā. Keipers ar pirmo killu pistolu raundā. Keipers ar 2. Karlos viņam piepalīdz. Nu, Janksam ar proxy tagad 2-5 situācija. Vai viņš spēs kaut ko izdarīt vispār pret šiem stipriem un precīziem pretiniekiem? Janks spēs dabūt vienu, bet Benčiks uzreiz atbildēs. Tagad jau proxy ir 4 priekšā. Un tas ir Lūšu rauns. Tas ir 7. rauns pirmajā, otrajā pusēs atvainojos. Lūši izraujās vadībā. Tagad ir iespēja iegūt otro raundu pēc kārtas. Es domāju, Haveniem nav jēga šeit forsot. Lūši vienkārši izrausies. Man liekas, ka Lūši ir uztaisījuši savu mājasdarbu par pretiniekiem. Izskatās, ka tiešām varbūt Čipāns ir nokačājis demo, apskatījis kaut kādas tendences, kā komandai Havens patīk šajā kartē spēlēt. Jo viņi tikko nolasīja Havenu pistoļu raundu. Pirmajā kārtā Datex e-sporta virslīgā. Es uzskatu, ka tur ir tiešām ielikts mājasdarbs. Starp citu, visā šajā spēlē, man liekas, nav arī bijusi neviena taktiskā pauzīte, taktiskais timeouts. Iepriekšējā sezonā šķiet, ka komandas daudz vairāk to ņēma. Bet varbūt šis ir sezonas sākums, visi ir sadzērušies garšīgās dūnas limonādes pie Datex kompīšiem, pie Zovī monitoriem. Un es domāju, ka varbūt konfidence viņiem pietiek un pagaidām nekādas pauzītes nevajag. Šeit Jānis mēģina atrast leņķīti donatā, dzird soļus redrumā, ieldos smokes, tas palīdz nedaudz kustēties tuvāk. Šeit trietā mēģinās uzpašot rampu, to nospato Dīpskijs. Dīpskijiem ļoti karsta spēle, bet komandas līderis pretiniekos Čipāns atrod viņu vitrāžu, apmainās ar damage. Interesanti. Lūšiem vajadzētu būt 5 dzīviem palikt šajā raundā. Nevajadzētu atdot un bojāt savu ekonomiku. Katrs cents ir no svara, katrs dolārs ir vēl vairāk. Izcili, 8-6. Ko? Kāda tas ir best of 1? Es atgādinu tev un atgādinu skatītājiem. Šis ir best of 1. Bet tas ir tikai sezonas sākums. Tieši tā. Un starp citu, vēl viena lieta, ko varbūt daudzi nezin, bet to zina komandas, ka šajā sezonā, tāpat kā iepriekšējā sezonā, tabula ir šāda. Tātad par uzvaru komandas dabū 3 punktus, par uzvaru papildlaikā 2, par zaudējumu papildlaikā 1 un par zaudējumu 0. Tātad nav tā kā citos turnīros 3 vai 0. Mums ir 3, 2, 1 un 0. Manuprāt, tā ir laba tāda arī laba inovācija, ko esam izdomājuši. Čipāns un Benčiks atrod 2 spēlētājus uz B saitu. Šeit diezgan tāds jāmpatracis uz B saitu. Kēnis atrod 2 ar Galilu. Bravo, 2-2 situācija. Vitrāši izstāsta, ka ies caur smoku. Tuvākais spēlētājs Karlus ar MP9. Janka liek bumbu. Vitrāši, starp citu, low HP ieņēmis pozīciju Keivā aiz kastes. Kārli palīdz man ar šo klaču. Es domāju, ka šīs rauns jāņem atkal Lūšiem. Tāpēc, ka Vitrēži tikai 10 KP. Tagad Janks izmesti no pozīcijas ārā, bet viņš izpīko un dabūs abus 2 spēlētājus. Iegūstot 7. raundu savai komandai 7-8. Janks ar vienkārši fantastiskiem 2 kiliem šajā klaču situācijā, afterplan situācijā. Vienkārši fantastiski. Jā, šķiet, ka Lūši gaidīja Janka, ka Jānis tā kā tīkos no labās puses, bet, nestandarta domāšana, un tieši tā arī veidojās leģendas un jaunie talanti. Jānis izpīko no kreisās, to negaidīja pretinieks, un 2 skaisti kīli no Jaunpils, numur 1. Čipāns mistiski ir Heavenā kaut kādā veidā, tur viss kārtībā. Īstās, kā Lūšiem ir informācija par lēnu. Un šeit Mida Rīteiks uzspridzina smoku. Čipāns komandas kapteinis dabū vitrāžu. Šis ir rauns ļoti, ļoti svarīgs abām komandām. Pastieties uz ekonomiku. Ne Lūšiem, ne Haveniem nav daudz naudas bankā. Ne arī maciņā.
knapi kaut ko varētu sakasīt uz nākamo raundu pie zaudēta raunda. Tāpēc ļoti, ļoti rūpīgi abām komandām jācīnās par šī raunda uzvaru. Ko pieņems Jānis? Zinām, ka komandā Havens in-game līderis ir Janka. Izskatās, ka otrais numurs, kur ir Jānis Radrā? Viņš ir tuvāk A. Bumba soļu atpakaļ uz B. Tas ir numur 5. Tas ir proksijas. Izskatās, ka tas varētu būt kaut kāds, varbūt... Jā, skatāmies visi lūdzu uz radaru. Izstāsta, ka Jānis feikos A saitu ar stepiem vai ar vienu flashu un kontakts būs uz B saitu. B pagaidām izskatās labi. Komandai lūš šeit Jānis mēģina uz sevi paņemt informāciju, taisa fake shotus, fake šāvienus, atvelk 3 spēlētājus no lūšiem. Viens pats Jānis atvelk 3 spēlētājus pie sevis. Šeit tajā pašā laikā proksijas un vēl 2 spēlētāji taisa kontaktu uz B. Nu nestāsti! Čipān! Čipān! Kēnis ar Vīpski atver šo raundu mačīs, spējas dabūt Vīpski, bet Kēnis uzreiz atriepsies. Kēnis ar Vīpskiju 2 uztaisīja šo raundu un vēl ar 3. spēlētāju Janksu, kurš nofeikoja A saitu. Tagad ir atstājuši Karlosu, kurš ir labākais spēlētājs šobrīd lūšu komandas sastāvā. Dosies iekšā 1-3 situācijā, vai tomēr saglabās savu ieroci? Izskatās, ka glabās savu ieroci šajā sarkanajā istabā saucamajā top midā. Vai viņam tas izdosies? Jo izskatās, ka jā. Es nevaru. 8 pret 8. Havens izlīdzina rezultātu. Karlsam šeit iespēja dabūt Janksu. Neizšauja nevienu šāvienu. 8 pret 8. Havens izlīdzina rezultātu ar Keņa Vīpskija palīdzību. Nu, noseivoja? Jā, tieši tā. Saglabāja savu ieroci. Lūši tagad ar tik vienīgo Karlos ieroci dosies 17. raundā. Haveniem tagad jāizdara kaut kas fantastisks. Un izkrīsies, ka Karlosam būs jāsagaida visi 5 spēlētāji, kas dosies viņa virzienā. Viņš sagaida pirmo. Kenis dabūs mačiju. Karlos tagad cenšas atkāpties, saglabāt savu dzīvību, saglabāt savu ieroci savās rokās. Dodas cauri smokam. Karlos viņu, es atvainojos, proksijas viņu dabūs. Čipāns jau tagad tuvojas smokam. Arī grib izskatās, ka staigā cauri, bet viņam to neļaus Vīpskijs saspamojot tieši tajā brīdī, kad viņš bija smokā. Benčiks ar Keiperu 2 palikuši donatā. Virtulītī palikuši Kenis cauri smokam. Dabūs Benčiks no virtulītī. Nu, tagad vēl Keipers. Ir palicis šeit. Vai viņš saglabās savu dīglu, vai arī dosies pēc Karls zaudētā ieroča, jo izskatās, ka Havens grib atkāpties, bet tagad jau atrod viņa pozīciju. Keipers mēģina dabūt 1 vai 2, bet tagad, es domāju, viņam jāskrien prom ar savu dzīvību. Kenis jau viņu šeit sagaidīs. Kenim 3. kills raundā. 9 pret 8. Havens atgūst savu vadību šajā spēlē. Jā, nu, zini, uz ko es tikko skatījos, uz to, ka Benčikam debijas spēlē pagaidām tas starts tāds lēnāks. 6-14 viņam, bet Karlos paskaties, tukums 2. Īstenībā, jā, tas ļoti interesanti, ka Karlos vienmēr, kad viņu piemin, viņš saka, es neesmu no tukuma, esmu no tukums 2. Nu, varbūt tā ir kaut kāda tukuma štele, ka viņš grib, ka viņš ir tieši no tā otrā tukuma, bet jā, Karlosam 17-11, fantastiska spēle, debijas spēle, nevis debijas, nu, atklāšanas spēle 2. sezonā. Šeit Čipāns, Ralfs Čipāns, IGLs atrod IGL. Ļoti, ļoti tuva spēle. Keipers tomēr notrēdo Benčiku. Nu, jā, viņš notrēdoja, bet viņš pats tika sasists līdz 44 dzīvībām. Un tas nozīmē, viņam tālāk jau raundā būs jāuzmanās no pretiniekiem, jo pretiniekiem rokās ir stiprie AK-47, kas vairs varētu nebūt tik patīkami priekš Keipera dueļos, ņemot vērā, ka viņam pašam ir MP9. Kenis, Vīpskijs, proksijas, visi ar 100 dzīvībām. Tagad varētu doties priekš. Vīpskijs šeit uztaisīja mazu skaņu. Pastaigājoties drusku. Tagad jau meklē, vai šeit keivā tūmā kāds nav. Proksijas nāk arī par ampu šeit klāt. Vīpskijs meklēs keivā kādu spēlētāju. Tur ir 2. Ja Keipers nedabūs Vīpskiju, tad es domāju, Čipāns noteikti viņu dabūs. Proksijas. Un Vīpskijs nespēs izdarīt neko, jo Keipers, Čipāns
tur viņiem ir priekšā 9. rauns Lūšiem, 9-9. Lūši ir pavisam noteikti gatavi šai spēlē. Kas notiek ar Haveniem? Haveni. Nu, šitais ir tāds mazais, ne kultūras šoks, bet virslīgas šoks. Kā Lūši dod, kniebi pretī. Gribās pat tā teikt. Haveni un Lūši. 9-9. Šobrīd rezultāts. Laba granāta. Un labs molotovs īstenībā. Nē, vispār nepiedega. Kā tā, laikam nodzēsās tajos dūmos. Pasties kāds līnijas setups radrā zaļajiem. Komandai Lūši tiešām tādā kā... Tas ir ļoti interesanti. Ļoti disciplinēta spēlē. Kāpēc raksta WhatsAppā, Kārli? Tu man raksti WhatsAppā? Nē, es to nerakstu WhatsAppā. Bet Kārlis šeit atkāpjas no sarkanās istabas tikai tāpēc, lai tur netiek pakļauts visām granātām, ko met viņam virsū. Čipāns gaida, ka kāds ienāks keivā, bet tur neviens viņu neapciemos, jo Kenis tikai no attāluma skatās šo pozīciju. Janks pievienosies savam komandas biedram, Proksijam un Vipskijam. Skatās, ka grib doties uz B, bet tā nebūtu tā gudrākā ideja priekš Lūšiem. Es atvainojos Haveniem. Atceries tajā raundā, kad komandas, kad Jānis nofeikoja A-saites šeit granātām. Benčiks, tu nodegsi! Benčiks vienkārši nodeg liesmās! Vipskijs ar liesmām atrod Benčiku. Tātad, kas notiek? Izskatās, ka Lurkeris strādā midā. Tas ir numur 3 vitrāžs. Smoks nav trāpījis longā. Šeit katru brīdi. Haveni nolēma atkāpties. 25 sekundes raundā. Trešais, vitrāžs tur rotāciju. Visu šo te kilu Karlos no Tukums 2 atrod vitrāžu. Saitā mēģināja tā saitā triecā. Šeit vienkārši no malas mačīs ar 2. Madona un Rūjiena. Tas ir Lūši 10. rauns. Lūši ietuvojas uzvarai. Kā tas ir iespējams? Haveniem eko. Pirmajā spēlē iespējams būs upsets. Kārli! Mēs pagājušā sezonu to upsetu gaidījām visu sezonu, un tad beigās EC Banka mūs viņu iedeva. Bet tagad tas jau var notikt pirmajā kārtā, pirmajā spēlē. Lūši ir malači, bet Haveni nedrīkst zaudēt pret Lūšiem punktus. Viņi nedrīkst zaudēt, vajag kaut kādus timeoutus. Kur ir timeout? Kāpēc Haveni neņem timeoutus? Viņiem pat ir treneris pieteicis uz šo te spēli, Kārli. Nevaru saprast. Ok, Kenijam ir smokes, Proksiem ir flash. Pastīsimies, kā viņi to izmantos. Ļoti piesardzīgi spēlē komanda Lūši. Redzam, ka 9. numurs radrā, tas ir mačīs. A-saitu spēlē no pilnīgākā attāluma. Līdzīgi arī Lūši dara B-saitā. Arī no pilnīgākā attāluma, no pilnīgākās distances. Šeit Čipāns komandas līderis. Zinām, ka Latvijas Universitātes datortehnikas viens no spicākajiem prātiem ar labu taimingu, ar labu pīku uzzina informāciju par banānu, un tad šeit jau arī lockdowns. Benčikam 9-16, Karlsam 18-11 rezultāts mačiem, 16 ļoti līdzīgi. Šī te Lūšu klasika, Lūšu trijotne, Čipāns, Karlos mačīs, spēlē viņi ļoti ilgi jau kopā. Bet Haveni arī spēlē ļoti ilgi kopā. Iespējams, tieši šī pieredze Haveniem varētu palīdzēt atvilkt spēli atpakaļ. Ja Lūši uzvar vēl vismaz vienu raundu, Kārli, viņiem ir minimums 1 punkts tabulā. 1 punkts tabulā. Nu, ja viņi iegūs punktu pret Haveniem, tas ir diezko iespaidīgi. Tas ir diezgan labi. Tas ir diezgan labi priekš sezonas starta. Jo, kā jau zinām, es neteiktu, ka Lūši ir favorīti kādos no dueļiem, bet viņi šeit mums liek domāt pretējo. 11-9 raunda attālumā no mača punkta, kamēr Haveniem jāpacīnās vēl, lai izlīdzinātu vismaz rezultātu. Šeit Benčiks iesēdies keivā kopā ar savu komandas biedru. Es gribētu teikt, ka Haveniem ir jāpamēģina kaut kas arī uz A pusi, jo pēdējā laikā tikai uz B pusi mēģina un nekas nav izdevies. Bet šeit Janks grib kaut ko atrast keivā. Vai viņam izdosies? Kenis tikmēr atradīs Karlosu, Janks atradīs keiperu. Tur arī Benčiks tūmā, vai Janksam izdosies atrast arī Benčiks. Janks grib iet Benčiks nav pametis šo pozīciju. Tagad lēnām pamet to pozīciju, bet Benčiks atradīs Janks ap plecu, gribētos teikt, un nošaus viņu.
Čipāns dabūs tikmēr vitraiž. Čipāns ar Benčiks 2-3 situācijā. Proksijs, Kēnis, Vīpskijs. Iespēja iegūt 10. raundu un pietuvoties pretiniekiem. Bumba tiks nolikta 40 sekundžu atskaite sāksies tieši tagad. Čipāns ar Benčiksu. Vai jūs to varat izdarīt? Vai jūs varat iegūt maču punktu priekš savas komandas? Čipāns ar AVP rokās. Benčiks ar AK-47 rokās. Dosies iekšā. Tā attālināt šobrīd skatās. Izskatās, ka tomēr grib saglabāt tos ieročus. Vīpskijs iet papīkot. Zaudēs savus dzīvības 90. Bet Čipāns ar Benčiksu atkāpsies, saglabās savus ieročus, atdos Haveniem 10. raundu, un mēs dosimies tālāk iekšā 22. raundā, lai noskaidrotu, vai Havens varēs izlīdzināt rezultātu. Jā, nu kas notiek ar naudiņu? Karlosam ir kaut kas krājkas ar mačiem, arī ir kaut kas krājkas ar līdzīgu situāciju arī Keiperam. Principā, ekonomika komandai Lūši ir veselīga. Es pat teicu, ka pietiks līdz spēles beigām. Jā, bet Haveniem nav. Jā, Haveniem ar naudiņu nekas nav labi. Ja zaudēs šo te raundu, tad uzreiz nākamajā uzreiz būs vājāki ieroči. Tās būs pistolītes vai kādi mazie SMG. Tāpēc Haveniem, jā, timeouts. Pirmais timeouts spēlē. Es tev tieši to gribēju teikt. Priecājies, jā, wow. Ir timeouts. Ok, Lūši. Es vienmēr esmu domājis, kāpēc viņi tieši izcēla to H burtu savā nosaukumā. Un Haveni savukārt izcēla S burtu. Ļoti interesanti. Tas ir ļoti interesanti. Man patīk abi nosaukumi. Ne? Īstenībā stilīgi nosaukumi, manuprāt, abām komandām. Nu, viens, cik man zināms, ir cēlies no Minecraft frakcijas. Oho! Havens. Es zinu, ka tas ir cēlies no Minecraft frakcijas šis te nosaukums. Bet no kurienes ir cēlies Lūšu un kāpēc viņam tieši tas H ir izcelts? Nu, tas jau būtu jāprasa pašiem spēlētājiem, kas to ir izveidojuši. Jā. Bet timeouts tūlīt beidzas. Un mēs dosimies 22. raundā. Vai Havens pēdējos raundos var tomēr izraut uzvaru, vai Lūši tomēr mums iedos mazo pārsteigumu pašā sezonas sākumā? Jā, nu, redzēsim. Nu, man patīk tas, ka Lūšiem joprojām būs naudiņa. Redzam, ka viņi ir iepirkušies uz tādu pilnu grozu. Ir piepirkuši gan ar granātām, gan arī ar virtuālajiem ieročiem. Un tie tiks arī nākamajā. Kā jau pirms tam teici, Haveniem savukārt situācija ir bēdīgāka. Ir jāuzvar šis te rauns, lai tā ekonomika vismaz būtu dzīvāka. Lūši nebaidās spēlēt. Pasties, trietā ir uzpašojuši A saitu. Milzīgs informācijas daudzums ir komandai Lūši. Milzīga informācija. Viņi saprot, ka tas ir B. Tas ir B, puiši. Bloķējiet B, 6. un 8. Čipān un Karlos. Bet abiem nav granātu. Abiem vispār nav granātu. Čipāns ar Aviku. Parādi Čipāns savu reakciju. Latvijas universitātes reakciju parādi. Bet neiet. Vitrāži neiet. Saprot, ka Leņķi varbūt pat nevajag pīkot. Ļoti, ļoti interesanti. Šeit Jānis atkal 2. numurs pasties radarā. Jānis atkal iespējams, ka feikos. Ar soļiem feiko, dabū otro. Bet vai viņi atkal tam noticēs? Jā, viņš atkal noraustījās. Viņi nenotic, nulīte paliek. Bet tagad noticēs Smoke City'ā. Jā, viņš tam noticēs. Viņš dosies cauri šim smokam. Kā viņam tas sanāk? Vai Janks patiešām, vai Janks iegūs kādu killu, tas vispār būs fantastiski. Čipāns netrāp savu šāvienu šeit, atkāpsies no savas longa pozīcijas, rampā iznāks vēl viens spēlētājs ārā, to viņš nepamanīs plašas dēļ, un Haveni ir ieņemuši B saitu, 40 sekundžu atsaita var sākties tagad. Keipers iegūs Janks uz A saita, 4-4 situācija. Vai Lūši iegūs maču punktu, vai Havens izlīdzinās rezultātu. Dāmas un kungi, saspringtā situācija var sākties. Kēnis iegūs pirmo killu uz Benčiksu. Šajā situācijā 3-4, nu jau priekš Lūšiem. Keipers lēnām dodas iekšā. Redzēja flašu, ka izvairies no tās. Keipers iegūs 1 killu. Keipers iegūs 2 killu. Čipāns ar Karlos pret Vitrāžu un Vipskiju. Kuru? Čipāns dabūs 1. Atstās Vitrāžu 1-2. Čipāns turēs bumbu. Čipāns tur bumbu. Nos no bumbas norāja Vitrāžu Čipānu, un tagad jau Vitrāžu dodas virsū. Tu uzvarēsi šo raundu, Havens ar 11-11. Bet tu saproti, Dievs, Vitrāžu ar klaču. Bet, manuprāt, šajā raundā kļūda bija Benčikam.
Es zinu, ka tā nedrīkst teikt, bet Benčiks viņš nolēmies pats doties no muguras. Viņš bija Heavenā, viņam bija visas granātas. Man liekas, viņam arī bija kits. Bet viņam bija pilnas 4 granātas. Un reāli tās granātas tik ļoti noderētu rīteikam. Īstāds, ka Haveni paredz eko raundu, tas ir ārašs. Mačīs labi strādā ar flashu. Atgrūž nedaudz šos te pretniekus. Haveni uzspridzina smoku. Mačīs dabū savu minimumu. Vēl vienu dabū arī Karlos. Te vajag kaut kādu palīdzību. 3-3 situācija. Lūši jau ir saitā. Tāpatās ir arī Haveni. Kenis noteikti negaida tik tuvu spēlētāju. Tik noteikti. Čipans dabū kilu Raviku. Lainā garā. Keipers izmanto taimingu. Keipers uzvar taimingu. Pēdējais ir smokā. Keipers nošai bumbu. Abi divi ir vienā pozīcijā. Ārprāts atkal vitrāža klaču. Vitrāža 1-2. Kas te notiek? Kas te notiek? Ak, Dievs, Keipers! Nu, izskatījās, ka Vītrāžs gribēja doties uz A-saitu, ielikt sītijā, vismaz nospēlēt tādā pozīcijā, bet viņam tas neizdevās. Un Lūši iegūst maču punktu. Lūši paņems timeout. Viņiem ir 3 tādi pieejami, kas nozīmē... Nav nauda Haveniem! Haveniem nav nauda. Oh, tur jau tā lieta. God. Lūšiem ir visas iespējas uzvarēt šajā raundā šo spēli sezonas vieniem no favorītiem. Bet jā, kā jau tu iepriekš minēji, ja Lūši iegūs maču punktu, tas ir punkts garantēts viņiem. Ja pat mēs dodamies papildu laikā, tas ir punkts garantēts viņiem. Viņi ir ieguvuši pirmo punktu šajā sezonā pret Haveniem. Un tagad Haveni arī paņem timeoutu. Kas te šobrīd notiek? Ko Havens mums parādīs? 4 tek 9, 1 mak 10, 24. rauns, dāmas un kungi. Vai nešķirts, un mēs dodamies papildu laikā, vai Lūši izkāpja ārā no šīs spēles par uzvaru? You heard it here first. Nu, nevajag jau tā sāhaipot uzreiz. Oh my God. Haveni Paga, vēl viens timeouts. Jā, Haveni vēl vienu timeout paņem. Te kaut kāds 4. pēc kārtas pēkšņi. Trešais. Ārprāts. Nu, tiešām te visi 10 prāti jāsaliek kopā, lai izdomātu vieniem kā uzvarēt un vieniem kā atvilkt atpakaļ. Ārprāts. Haveni pret Lūšiem 11-12 Dateks e-sporta virslīga. Katru otrdienu un katru svētdienu, dārgie draugi, uzaicinām jūs līdz pat maijam. Līdz pat maijam šīs 2 dienas baudiet kopā ar mums. Paldies Dateksam vēlreiz lielākajiem specializētajiem datoru veikalam Latvijā. Ļoti labi kompīši, starp citu viņiem arī CS2 sērija. Nu ko, Haveni, Teknaini, Rush B? Nē. Rush Keivā? Nu ne jau! Kas te notiek? Havens iegūst pirmo killu šajā raundā uz Karlosu, atstāja Lūšus 4-5 situācijā jau pirmajās sekundēs raundā. Keipers, 3 spēlētāji uz B ir atvilkti. 7. Kurš ir Benčiks? Benčiks ir vienīgais, kurš ir Heavenā un kurš viņus nosprosto no A saita, jo ir 3 dzīvi no Lūšiem šobrīd. Vai Haveni patiešām to var izdarīt? Mačīs iepušo rampu, Vīpskijs šeit umā, iegūs vienu, Mačīs ir iespēja iegūt arī otru. Tas būs Janks, ja viņš iegūs Janksu. Keipers tikmēr otrā mapas galā iegūs Vitrāžu. Šeit Mačīs nopšos Janksu, Keinis dabūs Mačiju, Proksijs ar Keini ir uz saita, Keinim ir bumba, 2-2 situācija pret Čipānu un Keiperu. Bumba tiks nolikta no Havens puses, Keinim joprojām ir tek 9 rokās, kamēr Proksim ir mak 10, viņš spēlē šo tuvo leņķi pie Keiva. Keinis nekustās ne centimetru, jo viņam ir tikai un vienīgi tek 9. Keipers no longa, Čipāns no šorta, dodas iekšā Lūši. 30 sekundes aptuveni vēl palikuši. Keinis var šeit iegūt vienu no kiliem. Proksijs iegūst vienu, Keipers iespratiet situāciju par Proksiju. Tas ir pilns laiks! Proksijs atvelk ārprāts, bet Mačīs gandrīz uzvarēja raundu. Mačīs uzpašoja banānu, viņš nošāva vienu, pēc tam aiz vārtiem slēpjās Jānis, arī to viņš nošāva, bet pēc tam ārprāts Haveni uzvar. Un atkal Heavenā dzīvību zaudē Benčiks. Benčik, kaut kā Heavens šajā spēlē tev neiet.
kaut kā neiet benčikam. Visu laiku viņu taimingos atrod, vai kaut kā viņu atrod. Varbūt uztraucies ir benčiks. Mēs zinām, ka benčikiem ir ļoti, ļoti labs individuālais līmenis, bet varbūt satraukums. Tomēr 120 skatītāji viņu skatās šajā vakarā, šajā otrdienā. Havens un Lūši sākās papildlaiks, Kārli. Sam, tu atceries, kā mēs pagājušajā gadā iesākām pirmo kārtu? Neatceros, kā bija, kas tur bija. Kā mēs iesākām pirmo kārtu? Tie 4 papildlaiki. Nē, tie 4 papildlaiki. Pirmajā kārtā pagājušajā gadā bija tie 4 papildlaiki. Un tas arī bija negaidītā duelī. Kas tur bija? Kurš tas bija games? EC Banga, es neatceros, kas bija otru. Tur, kur Makijs ar klaču. Pret Livoniju, EC Livoniju. Jā. Tā ir tā Lūši ir tāpat EC Livonija. Jā. Tā, skatāmies. Mačīs. Dabū 1. Jānis notreido. Labā pozīcijā ir 8. Karlos. Stukums 2. Nu, te ir jāparāda meistardarbs, Karlos. Te ir jāķer taimings. Saka, ka tava maņa saka, ka jāpīko, tad arī jāpīko. Bišku jāpiestrādā pie Aima. Viņš tomēr atrod, zina, ka vēl viens ir Alongā. Karlos mēģina saspiest no 2 pusēm. Viņam neizdodas izdzīvot. Smolks ir nomisots sītijā. Keipers, Rūjenas, Aims atrod Jaunpili. Nedaudz ir uzkāries Discords. Nē, tomēr viss ir kārtībā. Čipāns ar Aviku mēģina rītēko Templi. Templis ir interesanta pozīcija. Čipāns ir tuvāk. 3-2 situācija. Haveniem 2, Lūšiem 3 dzīvi. Kas notiek? Mēģina izpīkot Donatu. Pārliecināts, ka Donats ir tīrs. Nulīte. Keipers ir vieta mugurā. Visi procenti ir uz Lūšu uzvaru šajā raundā. Čipāns, tu nedrīksti pieļaut kļūdu. Viņš redz vienu Donatā ārprāts. Vitskis, Vitālijs. Čipāns netrapa jau 2 šotus šajā raundā. Šeit Keiperam ir jāstrādā. Čipān, tak trāpi. Kas te notiek? Kas te šobrīd notiek? Keipers tuvāk jau dodas dabūs Vīpskiju. Kēnis 1-2 situācijā. Pirmo dabūs Čipāns nomēnes veids, kurā nav lodes. Nav lodes, Ralfiņi, pārlādē. Ja vien viņš zinātu, ka tajā ierocī nebija ložu, es domāju, viņš ietu pēc no-scopa. Bet viņš to nezināja. Viņš to uzzināja tikai tad, kad gribēja sākt šaut. 13-2. Havens mums atver papildu laiku. Abas komandas ir garantējušas savu punktu, kura iegūs otru punktu sev tabulā. Es ceru, ka mums nevajadzēs vairāk kā vienu papildu laiku, jo šī spēle ir ļoti stresaina. Ļoti stresaina, Sandi. Es nezinu. Vitālijs. Labs kills uz Karlosu. Haveni grib tos 2 punktus. Kas notiek? Haveni grupējās uz A-saitu. 4. Vitālijs ar smoku un flashu iespējams vēlas rīteikot šo te B-leinu. To arī viņš dara. Kaut ko tikko izmet uz B-saitu. Nē, vēl neizmet. Viņam vēl ir flash un smoks, atvainojos. Pēkšņi taisās arī A-executes. Kārtīga A-taktika. Čipāns atrod midā vitrāžu. Tas ir viņu lurkeris. Trietā mēģina spēlēt uz A-saitu. Benčikam labs leņķis. Benčiks iespējams nedaudz satraucies. Benčiks dod lodes vaļā. Un šeit lurkeris pasties uz Vipskiju. Vipskijs numur 4 radarā. Numur 4 pārtop jau par lurkeri. Tas var daudz ko palīdzēt šajā raundā Haveniem. Arī Proksijs netrāp par šāvienu, bet labs P250. Diezgan ātras lodes Proksiem. Čipāns. Benčiks atrod. Pēdējais ir lurkeris Vipskijs. Tikko vēl bija B durvīs. 24 sekundes. 1-2. Čipāns nolasa. Ralfs. Čipāns 13-13. Sandi, tev neliekas, ka šī spēle ir stresaina? Veci, te visi ir stresains. Paldies Dunai, Lesvam, Unikonam, Zoviem un Dateksam. Šautauts visiem par virslīgu! Man vajag ātrāk nākamo nedēļu, lai es dabūju tās dunas no tevis, jo šobrīd es esmu tik stresains, ka es negribu mērīt savu pulsu. Es noteikti negribu šobrīd mērīt savu pulsu. Man ārsts teiks, ka tas nav normāli. Bet šeit vitrāža 5 dzīvībām iziet vidū ārā. Janks iemetīs Molotovu Keivā un paliks ārpus Keiva. Gaidīs
pārējos spēlētājs, kas tuvosies, bet Vitrāži jau pašā raunda sākumā uz 5 dzīvībām tās noteikti nav labas ziņas priekš Haveniem. Noteikti nav. Kārli, kā tu man Beņķis. pietrūki, vecīt? Man tā pietrūka šitās virslīgas latviešu Counter-Strikes. Viņš vienmēr delivero. Visi saka, ka ķīniešu Counter-Strikes. Visi saka, oi, mongoļu, argentīnošu, brazīļu Counter-Strikes. Nē, mums Baltijā, mums Latvijā ir Counter-Strikes. Mums ir Lūši, mums ir Haveni. Viņi nav nevienam citam, Kārli. Šis ir tas 13 rauns, Kārli. Let's go! Tieši tā. Tieši tā. Vipskijam šeit jūs jāmeklē pirmais fraks uz B saita. Smokes, shortā, Keipers, aizsmoka. Vai viņš kaut ko tur redzēs, vai Čipāns trapīs savu pirmo šāvienu beidzot. Jo spēles beigās viņš nav diezko veiksmīgs bijis ar pirmiem šāvieniem. Šoreiz viņš nevienu neredzēja, viņš vienkārši uz laimi šāva, kamēr viņam bija balts ekrāns. Neko netrāpīja. 40 sekundžu atskaita sāksies, jo mīna ir nolikta. Ja bumba precīzāk. 5 pret 5 situācija. Es gribētu teikt, skatoties uz dzīvībām, Lūšiem par labu šī situācija, jo Vitrāži ir uz 5 dzīvībām, Keipers ir uz 16, Vipskijs atradīs mačī pirmo 4 spēlētāju no longa. Nu tur vienkārši viena gaļas mašīnas šauj un trāpīs, Čipāns ar vēl vienu kilu. Jangs grib iet pīkot kopā ar savu komandu ar Vipskiju. Vipskijs vienu dabūs asās, Karlos uz 37 dzīvībām. Karlos tagad iet iekšā, Karlos skrienot dabūs spēlētāju. Kenis sprejo pabiem, Jangs iegūs otru, tas ir 14-13. Ej, tu nos! Ej, tu nos! Oh my god! 14-13 Haveni. Ārprāts. Tur tāda gaļa bija, tu tik labi pateici, tajā longā vienkārši. Viņi visi tā kā skudras. Bet jā, Lūši, es nezinu, viņi spēja uzvarēt. Kāds viņiem bija tēsēts, es jau aizmirsu 6, bet kaut ko viņi tur it kā, tā kā spieda tos Havenus. Bet Haveniem atceries, Vipskijs visu laiku pušoja rampu. Visu laiku redzēsim, vai tas atkal notiks. Ļoti interesanti. Midā. Abas komandas nesaprot, kas notiek midā. Izstāsta, ka Mačīs grib uzliedot smoku. Apmainās ar granātu. Pirmais numurs. Kenis izstāsta, ka viņš ir būstā. Radarā redzam, ka viņš ir būstā pirmais. Jānis savā klasiskajā mūvā. Iedod smoku pa kreisi un izpīko. Šitais ir labs plays no Keņa. Tagad viņš redz ēnu, uzreiz būs Molotovs. Ļoti, ļoti labs tāds signature plays no Keņa. Markus. Nē, nevis Markus, kāds viņam vārds Kenim? Tu aizmirsti. Kārli? Markus Jākapsons. Markus Jākapsons, jā, Imantas reprezents. Arī viens no RTU talantiem, man liekas, vai no LU, es to neatceros. Bet arī ļoti, ļoti spējīgs jaunietis, gan futbolā, gan Counter-Strike'ā. Izstāsta, ka Lūši, jā, grib A saitu uzspēlēt šajā raundā. Lurkeris ir Keipers. 4 pret 2 šo te A saitu. Kas par sametienu? Granātas lido viena pēc otras. Mačīs atrod 2. Mēģina ieņemt donatu. Bumba tiek likta. Janka izraujās. Dievs, gandrīz izraujās. Dabū arī kilu. 2 pret 3 situācija jau par labu Haveniem. Šeit vispār viens arī palicis Mačīs. Kas par one-tapu? Ai, Jānis Varonis, reāli Jānis Varonis, izrāvās to smoku, nošāva bumbu, nevis bumbu nošāva, bet tā kā uztaisīja haosā saitā. Oi, Haveni, beidzot var uzvarēt spēli. Haveniem ir pirmā iespēja uzvarēt spēli. Pirmā, tieši tā. Un atceries, viņi vispār papildu laiku dabūja ar kaut kādu tur pistolītēm visvājākajām, vislētākajām pistolītēm. Nu, izklausās pēc latviešu feiza. Jā, latviešu feiza darbībā. Karls mēģina pāri Molotovam pīkot A. Diezgan tāds radošs risinājums. Nu, Janks dzirdēja Mačīs tagad arī ir gatavs Janksam. Bet viņš atkāpsies, viņš gaidīs no attāluma, kad šeit pīkos, bet abi divi spēlētāji tomēr negribēs cīnīties par šo dueli savā starpā. 15-13 vēl 2 raundi šajā papildu laikā. Vai mums vajadzēs savus 2, vai mums vajadzēs vairāk, vai mums vajadzēs tikai šo vienu. Tūlīt vien noskaidrosim. Kenim ir jāsagaida vien Karlos uz A saita. Smokes beigsies. Kenis uzvarēs šo dueli. 4 pret 5 par labu Haveniem šobrīd. Kā šī situācija beigsies pēdējā minūte šajā raundā. Minūte sāksies
Ko viņi izdarīs? Vai viņi vispār tiks pie bumbas planta lūši? Čipāns ir gatavs iet pīkot Keivu. 3 spēlētāji no Haveniem ir uz B saita. 4. pavisam tūmā Vitrāžs, kurš ir gatavs ierutēt jebkurā brīdī. Viens pats Keinis uz A saita sēž. Janks šeit sagaidīs. Čipāns tomēr labāks dabūt. Vipskijs ar vienu, Benčiks uzreiz notreidos. Benčiks ar Keiperu. 2 tā palikuši. Šeit Proksijs uzvarēs vienu no abiem doļiem. Benčiks ies par 3 situācijā. Vai viņš to var? Viņš to šoreiz, diemžēl, nevar.